Uldis Khmieļevskis ir ātruma festivālā Rallijas Kurzeme organizators, un šogad Liepājā gaidāmi īpaši ātruma svētki, jo Rallijas Kurzeme svin savu 50. jubileju. Uldi, liela vasara, liels notikums, 50, laikam tas cipars, ar ko tev nāks operēt biežāk un biežāk. 50 tas ir tāds labs skaitlis. Man pašam līdz tam 50 ir kādu gadu jāpagaida, bet no rallijām tā ir sanācis, ka Liepājā rallijas ir jau 50 gadus, un to arī šogad svinam. Ātruma festivāls jau tā sevi iemieso daudz disciplīnas un ir kļuvis par kaut ko daudz vairāk nekā vienkārši rallija. Tad tagad pie 50 gadus varbūt būs jāpārdēvē par kaut ko lielāku, kaut kāds epohālāks nosaukums tam visam jādomā. Es domāju, ne jau tajā nosaukumā ir tas sāls. Tas sāls ir tajā saturā, tajos cilvēkos, kas to visu taisa, tajos cilvēkos, kas ir gadu gaitā to veidojuši un veidojuši tās tradīcijas. Piemēram, šogad man bija patiesi prieks satikties ar vīriem, kuri taisījuši pašus pirmos rallijas Liepājā. 60. gados, 70. 80. tā kā Liepājā Kurzemes rallijas bija PSRS čempionāts, un viņi visi ar tādu lielu azartu iesaistījās gan muzeja veidošanā, gan vāc eksponātus, gan skatījās vecajās bildēs, kas tur viss ir redzams, ja, un no savām garāžām vilka ārā vecus pierakstus, mapītes, rezultātu lapas, bildes. Nu, tā var just, ka tas nav bijis tikai tāds formāls darbs, ka tas nav bijis tāda, kā saka, garām ejot darīšana, bet tā ir bijis cilvēkiem dzīve. Un arī man viņš šobrīd ir, kā saka, daļa no manas dzīves. Ja, man tāds ļoti liels hobijs, kas prasa daudz laika, ja, bet šo te tradīciju turpināt un veidot, un lai mēs nosvinētu Liepājā arī 100 gadu jubileju Rallijām Kurzeme. Klau, ja mēs par ralliju runājam, tad skatoties dalībnieku sarakstā, kurš noteikti ir visai kupls, tev pašam nerodas tāda sajūta, ka gribētos pašam tur savu vārdu redzēt. Tā kā nerauj uz trases pamēģināt arī. Organizēt visu to pasākumu tā, lai viss saliekās īstajā brīdī, īstajā laikā, viss kopā, tas ir, es domāju, nemazāks adrenalīns un azarts, kā braukt sacensību trasē. Es domāju, ka katram ir savs, katrs dara to, kas viņam sanāk, un tāpēc mums ir čempioni, kas brauc ātri pa grāns ceļiem, un ir es un man komanda. Es to mēģinu šo iespēju radīt. Bet atbildība organizatoram tāda smaga nasta. Ja visi ir gludi, viens varbūt pat paldies nepasaka, savukārt aiziet kaut kas dēlīt, to es pirmais vainīgais. Tā man šķiet no malas, ne? Mēs ralliju un ātruma festivālu taisam tā, lai cilvēki paliktu priecīgi un laimīgi un gandarīti. Un tad, kad es pēc apbalvošanas satieku sportistus un redzu, ka viņiem acīs ir prieks un viņi ir bijusi sagatavot laba trase, ir bijusi cīņa trasē, un tas ir tas lielākais gandarījums. Man jau pat nevajag man pasakt to īpašo paldies, bet es redzu, ka cilvēkiem tas ir paticis. Ja viņi nākamajā gadā ieraksta Rallija Kurzeme savos kalendāros, kad tur obligāti jābrauc, tāpēc, ka viņiem iepriekšējo gadu paticis, un ja iepriekšējo gadu arī paticis, tas jau ir tas, kādēļ mēs to taisam. Rallijas Kurzeme ir bijis gan PSRS čempionāta posms, Eiropas čempionāta posms, vai šogad arī kaut kas ir īpašs, vai tas būs vienkārši Latvijas posms? Šogad īpaši ir tas, kad mēs esam sapulcējuši kopā vienā trasē sportistus, kas varbūt tas pat viens pret otru nav varbūt pārāk bieži cīnījušies. Rallija leģendas mēs to saucam. Tur ir 80. gadu PSRS čempioni, Latvijas čempioni no dažādām valstīm, ir 2000. gadu arī, kā saka, Rallija Kurzeme uzvarētāji. Es domāju, ka tā būs tāda interesanta ralliju leģendu cīņa, kas notiks šajās te dienās tieši Vecpils krosa trasē. Ar vienādām mašīnām, ar vienādiem pakaļpiedziņas automobīļiem, jaudīgiem. Tad redzēsim, kur te būs tie ātrākie. Varbūt vēl kādi pasākumi, kā īpaši lielo 50 gadi atzīmēt Rallija Kurzeme ātruma festivālā, teikšu precīzi. Jā, kā jau katru gadu, tagad mums ir ne tikai rallijas, bet mums ir daudz, mēs cenšamies parādīt visu to motoru sporta gammu, kas Liepājā ir. Tad būs ātrumlaivas sacentīsies Tirzniecības kanālā. Tas faktiski pats skatāmākā trasa pasaulē, es gribētu teikt, jo nekur citur tu tik tuvu nevar redzēt laivas braucot un kā viņi savā starpā sacenšās. Būs stuntfighteri, tad latviski sakot moto triku braukšana, kur pie koncertzāles laukumā sacentīsies ar baikiem. Pirmo reizi būs čempionāts triku braukšanā skūteriem, mazajiem rolleriem. Ja mēs zinām, kā Jānis Rozītis brauc, tad mēs nezinām, kā brauc tie mazie rolleri. Ja? Un tad, protams, rallijas sprints, rallija leģendas sacensības. Iespēja braukt ar katram savu ielas automašīnu standarta auto sacensībās. Ja? Tāds ļoti plašs spektrs bērnu rallija nepieminēja. Ja? Tad arī bērniem būs iespēja sacensties un parādīt kaut ko. Tas ir bērnu rallijas, kas notiek jau 12. gadu. Bērnu rallijas Kurzeme, kur ir jābūt erudītam gan par satiksmes noteikumiem, gan arī veiklam un braucējiem. Varbūt kaut kāds tāds
pārsteigums, ko tu vari mums atklāt pakluso? Mēs tiešām neteiksim, kas gaida Rallijā Kurzeme šī gada augusta nogalē. Es domāju, lielākais pārsteigums sportistiem būs viens tramplīns. Tramplīns ir tāds, kad teiksim, visi citi tramplīni, kas mums ir bijuši, laikam tuvu viņam nestāv. Viņš ir ļoti ar lielu pienākošu ātrumu, ļoti augsts un gaidām arī tālu to lecienu. Un tas būs, tam būs debija šajā gadā. Viņš nekad nav bijis rallija trasē iekļauts dabisks. Viņš tur šobrīd ir un jau tur ir bijis jau gads 20-30, ja mēs neko speciāli neesam turpat būvējuši. Tā kā aicināsim sestdienas rītā viens no pirmajiem ātruma posmiem ies pār šim te tramplīnam.